Edvīna, bet kur ir zirgs? Edvīna, pagājušajā reizē bija ola, šodien bija jābūt baltam zirgam. Es nesapratu, ko? Nezinu, es domāju, ka tu viņu pievedīsi man blakus. Esiet sveicināti, nu jau 4. Tautas deju ansambļa Zelta sietiņš 65 gadu jubilejas cikla koncertā. Un laiks rikšos straujiem soļiem uz priekšu, un tūdaļ jau arī vasara būs klāt, un cik tad tur vairs daudz palicis līdz nākamajiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Un man ir patiesas prieks un arī lepnums paziņot, ka šodien uz šīs skatuves jums dejos tikai augstākās pakāpes dejotāji, jo pirms 2 dienām 13. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāru skatē visas 10 Zelta sietiņa grupas ieguva augstākās pakāpes diplomus. Koncerta nosaukums ir Rikšus, un šī vārda jēgai koncerta nosaukumā ir 2 dabas. Pirmkārt, koncerta centrā būs kumeliņš, zirdziņš, jātnieciņš, viss, kas latviešu folklorā saistās ar zirgu tēmu. Bet otrkārt, koncertu caurvīja laika ritējums, jeb laika riksis. Un koncerta sākumā mēs redzēsim dejas, kas senāk radītas par zirdziņa tēmu, bet koncerta turpinājumā jūs baudīsiet 10 deju pirmuzvedumus, kas radīti speciāli jubilejas reizei, un rikšus cauri izskriesim visiem 4 gadalaikiem. Bet sāksim mēs ar 2 dejām no 1995. Gada 7. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielu uzveduma sadaļas Pieguļā, kuras radījusi mūsu ekspedagoģe, dejas mākslas profesore Rita Spalva.
Vispārējiem Latvijas dziesmu un deju svētkiem apdarinājusi un uzvedumam Cik stūrīšu tik rakstīju 1998. gadā iestudējusi deju dižmeistare Aija Baumane. izcilā neaizmirstamā horeogrāfa Imanta Magones 1983. gadā veidotā apdare populārākajai latviešu rotaļdejai Kumeliņi, kumeliņi.
sacerēto Kumeliņu mans skrej 15. vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Mičigānā, Amerikā, izpildīja diasporas bērni. Kumeliņu mans skrej
Igaunijas koreogrāfa Agra Daņļeviča un etnomuziķa Kaspara Bārbala sadarbībā tapušo vidējās paaudzes Jastro deju 3 gadiņi audzināju. Baumanas deju dimantiņš, radīts pēc rotaļas un ansambļa vecās mājas sadarbības Indijas koncertūras laikā. Jauna meisje, vēl ejās, vēl ejās.
sieva seltenīte, seltenīte, pacit manu kumelīnu, kumelīnu, pacit manu kumelīnu, kumelīnu, pacit manu kumelīnu, kumelīnu, būsi mana līga, viņa līga, viņa, būsi mana līga, viņa līga, viņa. Nebūs tava līga, viņa līga, ja nebūs tava līga, viņa līga, kara mīra līga, viņa līga, cimdā nav uzvadzinājis vardzināt, cimdā nav uzvadzinājis vardzināt, cimdā nav uzvadzinājis vardzināja, sauja braukā sariņa sasariņa, sauja braukā sariņa sasariņa. Un šajā sadaļā nekādi neiztikt bez deju maestro Uldas Žagatas devuma par mūsu tēmu. Rikšiem bērīt es palaidu. Deja tika sacerēta 1980. gadā valsts ansambļa Daile 7. programmai, un pēc autora ieceres attēlo reālas lietas – zirgu jūkšanu, vadīšanu. Dejotājiem tā rada virmojošu un neprātīgu prieka sajūtu. Mūsu vecākās grupas dejotājiem tas ir visaugstākās kategorijas pārbaudījums. Lai izdodas!
Paldies, paldies jums un, protams, paldies brīnišķīgiem dejotājiem. Mūsu tautas garamanta folklora, tautas dziesmas, rotaļas, mūzika ir bijusi, ir un cerams arī vienmēr būs neizsmeļams iedvesmas avots jaunradē. Visvairāk tautas dziesmu, pāri 2000, apdziedi senā latvieša labāko palīgu, iespējams pat draugu Kumeliņu un viņa izdarības. Izrādās, viņš ir nepārspējams dancotājs, tāpēc arī nereti tiek dēvēts par 9 danču Kumeliņu. Un Kumeliņa dejot prasmes ir ļoti dažādas un ļoti vispusīgas. Kumeliņš iet solīšiem, teciņus, aulēkšiem, rikšus, danco uzpakaļas kājām vai līdz zemītē liekdamies. Danco vagas galiņā, uz tām prūšu robežām vai metu mātes pagalmā. Skatīsim tālāk, kā tautas deju ansamblim Zelta Sietiņš sadarbībā ar komponistu Valdi Zilveri un ansamblu Momo, mūsu uzticamajiem draugiem, izdosies rikšiem izauļot cauri 4 gadalaikiem. Pārkalniņa pūsiņš jāja ar akmeņu kumeli. Tas nesa kokiem lapas zemē zaļu āboliņu.
kliedza kasdancāņi pašā vasaras vidiņā. 9 vīru kumeliņi pagalmā dižājās. 3 bija Jānīšam, 2 3 Pēteram, tie paši brankākie maizes vīram Jēkabam.
zīda asta zelta krēves, sidras bija kabatās.
Do, da, re, do,
arī šajā jubilejas reizē sveicam mūsu mīļos skolotājus. Skolotāja Baiva, Dace, Mairika, Inga, Elīna, Valentīna, Maruta, Citra un Andris. Arī mamo skolotājas Dagmira, Kristīne, Elīna un Vita. Un šodien, tas jau ir diezgan ierasti, ka mūsu jubilejas reizēs kopā ar mums zālē ir arī mūsu eksskolotāji, un es palūkšu gaismu zālē. Un šoreiz sāksim no tā jaunākā gala. Sveiksim mūsu ekskolotājus Sanitu, Lindu, Ievu, Brigitu, Janu, Ojāru un Ritu. Un paldies arī mūsu uzticamajiem, čaklajiem līdzbiedriem šajās jubilejas koncertu reizēs režisoram Kārlim Anitenam. Kārli, lūdzu, uz skatuves! Kārlis kopā ar tehniskajiem vēl strādā, jo mums jūs kaut kā mājās jādaboja. Skaidrs. Tad paldies visiem tehniskajiem Krišjānim, Rikardam, Edrīnam. Un paldies arī mūsu mīļajai eksmammai Ženijai, mūsu čaklajai Vitītei Ilonai, un paldies šīs programmas krustmātēm Līgai Ribickai un vissirsnīgākie veselības vēlējumi Signei Pujātei. Un, protams, mīļie skatītāji, vecāki, draugi, radi, māsas, brāļi, paldies jums, ka esat kopā ar mums, un es novēlu mums visiem skaistu, saulainu, brīnišķīgu pavasari! Un, protams, muzika, kā jūs saprotat, te milzīgs troksnis ir, vai ne? Tas ir tāds haotisks troksnis, ko es diriģēju, bet mūsu šī koncerta skaisto muzikālo apdaru meistars mūsu draugs Valdis Silvers! Tad saucam visu pavasaru kopā! Tā, režisors ir klāt, taisam ciet un ejam mājās!